lielākais šķērslis daudziem uzņēmējiem Latvijā ir tas, ka gluži vienkārši sarūk Latvijas iedzīvotāju skaits. Tas mūzikas jomā ietekmē diezgan spēcīgi, jo ir jau veseli reģioni un pilsētas, kur nav vairs jēgas doties, jo tur gluži vienkārši nav cilvēku, vai arī viņiem nav pirktspēja. Ja pirms gadiem 10, 15 rudens turnējas varēja ilgt 2-3 mēnešu garumā, ar katras nedēļas koncertiem pa 2, pa 3 koncerti. Tātad kopumā tie bija 20, 25 koncerti, tad šobrīd gandrīz uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt tās vietas, kur ir jēga aizbraukt, un arī tad riskējot, protams. Pie noteikumiem, kuri eksistē, tev jāmaksā ir gan autortiesības, gan transporta izdevumi, gan aparatūras un īra, gan nodokļi, neskatoties uz to, vai tev ir bijusi veiksme pielasīt pilnu zāli vai nē. Un es domāju, ka mums, protams, vienmēr ir cerība, ka vieta nepaliks tukša, ka uzņēmēji arī mēģina veicināt to situāciju Latvijā, lai parādītu, ka šeit var darboties un šī ir interesanta vieta un zeme. Diemžēl daudziem pieredze ir tik grūta, ka nāks pārtraukt šo darbību un laisties lapās. Tas, ka mēs visi ceram uz to, ka cilvēki atgrieztos, ir jau skaidrs gadiem. Vai tas tā notiks, tas daudziem arī skaidrs, ka diez vai tā notiks. Tiem, kas ir vēl apņēmības pilni, ir gluži vienkārši vairāk jākomunicē savā starpā un, manuprāt, jāsako līdzi arī notikumiem, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbību kopumā un jāmēģina arī, sekojot līdzi tam visam, mēģināt ietekmēt, lai Latvijā, ņemot vērā šos sarežģītos apstākļus, tomēr uzņēmēju darbība neiznīkt un lai būtu vairāk precedentu veiksmes stāstiem.